Aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam. Sveicināti šīs nedēļas raidījumā Pa ceļam. Mūsu viesis Rolands Millers, kapteinis un arī, es gribētu personīgi teikt, mans kapteinis, cilvēks, kurš lielā mērā mani pie burāšanas ir pievedis. Roland, vai varam jautāt tev, ja cilvēki vēlās burāt, bet viņi nav tādi lieli burātāji, tad kur ir tās atšķirības? Buru jahtas, motoru jahtas, maza buru jahta, liela buru jahta, vienkorpus, divkorpus, katamarāns, divkorpus, trīskorpus. Kas ir tās nosacītās sastāvdaļas? Es, protams, ilgu laiku biju pārliecināts monokorpusu, tātad vienkorpusu jahtu piekritējis, bet pēdējā laikā es stipri liecos uz katamarāniem, tātad divkorpusu. Un es domāju, ka priekš atpūtas tas ir viennozīmīgi. Man tā liekas, ka tas ir daudz ērtāk. Gan no sadzīves viedokļa, gan ņemot līdzvērtīgu garuma jahtu vai katamarānu, arī daudz lielāka ietilpība, cilvēki ērtāk dzīvo, teiksim, tad 40 pēdu katamarāns jau ir 4 toaletes, dušas, visu, ko jūs uz 40 pēdu jahtas nekad nedabūsiet virsū. Ja? Protams, viņš arī nešūpojās, protams, šūpojās citādāk, var kokpitā nolikt braucienu laikā vīna glāzi, viņi nekur nepazudīs. Ja? Tā kā tas ir viennozīmīgi labāk, es domāju. Tas ir nedaudz, varbūt dārgāk nekā jahta, bet tas atmaksājās. Izmēri, ja mēs varam tā teikt, ka līdz 40 pēdām tas ir kaut kas salīdzinoši mazs, no 40 līdz 60 tas ir labi liels, un tas, kas ir pāri pa 60, tas ir liels, kur ir vajadzīga obligāti komanda, un kur pašam mēģināt stūrēt un visus galus uzprasēt ir tā. Bišķi citādāk es to saliktu. Mazs ir, zem 40, tas ir mazs, jā. Bet negribētu līdz tiem 60 pēdām, bet no 40 līdz 50, 52, jo jums, ja jūs gribat īrēt jahtu, varbūt 50, kaut ko 52 jums dos, 56 jums vairs nedos tā berbautā, jā, kad jūs pats varat vadīt, jums būs obligāta komanda, kas ir, protams, dārgāk, un tie ir papildus izdevumi, un, kā saka, kas var sadzīvot, ka sveši cilvēki tomēr uz laivas, teiksim, kaut kādi grieķi, un viss varbūt mums tas tā var traucēt, teiksim tā. Cilvēki, kuri čārterē jahtas, tās parasti ir kompānija, draugu blice, kur paši ir kopā burājuši, vai kāda daļa no viņiem ir burājuši, tad vai ir daudz tādi cilvēki, kuri ir gatavi uzņemties atbildību par sevi, par laivu, par savu atvaļinājumu, kas ir visnotaļ dārgākā lieta visā tajā pasākumā, kad tā jau vairs nesanāk tev pilnīgāk atpūta. Tu par kaut ko sāc atbildēt. Kapteinim, protams, nekad nav atpūta pilnīgākā, jā, jo kapteinis par visu to atbild visas 24 stundas, un ar to ir jārēķinās, kad kaut kas notiek, tad tas būs, jā. Jāatbild par to, bet, protams, es neieteiktu doties tādā čarters, tas tomēr, tā nav tava laiva, tā ir sveša laiva. Tur tomēr ir bišķi labāk, tas jāmāk, jāpārzina šī burāšana, lai tu varētu uzkāpt uzreiz uz svešas laivas, uz kādas tu nekad neesi bijis, ja? Un uzreiz viņu tā droši vadīt, ja? Tur ir jābūt diezgan lielai pieredzei. Tas ir daudz savādāk nekā, teiksim, iekāpt citā mašīnā un arī jūs uzreiz tur tā, tur sajūgs palaižās tā vai tā, tas tādas problēmas. Un es neieteiktu, protams, cilvēki, kas uzreiz viņi iegūst tiesības. Man ir ļoti daudz, man ir burāšanas skola tagad, un daudz cilvēku saka, es tagad nolikšu tiesības, tad es esmu gatavs. Jā? Viņi grib, lai es viņam saku, apstiprinu, es esmu gatavs, tagad es ņemu ģimeni, braucu visu. Es parasti saku, ja tev tā ģimene neko nenozīmē, tad ņem un brauc. Jā. Jo tomēr viens ir teorētiski un arī nolikt šo praktisko vadīšanu tepat kaut kur mierīgos ūdeņos, un viens ir aizbraukt, kaut kur iziet jūrā, un ka tu esi tomēr vienam pašam, tev jātiek galā ar visām problēmām. Jo iemācīt to nevar. Nevar, situācijas var būt visneiedomājamākās. To vienkārši tā teorētiski nevar kādam pastāstīt, kas jūs sagaida. Ja? Un tad, kad viņam sāk kaut ko stāstīt, tad viņš vienmēr domā, jau fleitē, tā taču nekad nav.
Ir vēl viens tāds koncepts, kas ir flotilla charter, kur jūs noīrējat savu laivu, jums ir jābūt visiem papīriem, bet tādas laivas iet kopā vienas 10, un ir viņām viena kapteiņa laiva, kur ir iekšā tehniskā palīdzība, kur arī regulē laikapstākļu un visu piestāšanu. Protams, tas attiecīgi samazina tavu brīvību, kas burāšanas viena no lielākajām lietām, bet varbūt tas ir risinājums. Nu, varbūt jā, ja jums tiesības ir, jūs esat ne sevišķi pieredzējis burātājs, un ļoti bieži iznāk tā, ka tie burātāji, kas arī čarterē jahtas, viņam, teiksim, sava nav, un viņš to varbūt dara tikai vienreiz gadā, ja? Tās iemaņas pazūd. Tad varbūt šāds risinājums ir labāks. Es esmu daudz saticis parasti vācieši šādi organizējās pat pa 10 laivām, ja? Mēs neesam to darījuši, bet nākošu gadu mēs taisamies tādu lietu arī darīt. Mēs īrēsim uzreiz 3 katamarānus. Un tad, liksim kopā. Jā. Kas ir tie papīri, jo tomēr tāpēc katram ir autovadītāja tiesības, kas ir tie papīri, ar kuriem ir gana, un kas ir tā pieredze, ar kuru ir gana, lai varētu čarterēt laivu, vai tas būtu vidusjūrā vai Karībā? Tagad pa papīriem. Tātad Latvijā vienīgie, kas izdod šīs starptautiskās tiesības, ir Latvijas Zejdliešanas savienība, kurai ir deleģētas šīs tiesības, ja? Un nevajag paļauties ne uz kādiem tur igauņu un tā tālāk papīriem, jo tas ir tā kā analoģiski ar autovadītāju tiesībām. Jums taču cita valsts nedos jums autovadītāju tiesības. Jūs gribat braukt pa Latviju, aizbraukt uz Igauniju, noliksiet autovadītāju tiesības. Tas neiet cauri, un tas ir tieši attiecās uz Latvijas ūdeņiem, ja, kur jums var ūdens policija pārbaudīt, viņam šādas tiesības neatzīs kā Latvijas pilsonim, jums ir vajadzīgas Latvijas tiesības. Latvijā izdotas tiesības. Vai, piemēram, mani papīri, kas ir Royal Yachting Association, viņš šim derēja? Vairs nedara? Diemžēl. Labi. Tādēļ, kad viņi nav CSDD, ir tātad vienīgais, kas ir iedots, tas ir šī Zejdliešanas savienības izsniegtās tiesības un CSDD izsniegtās tiesības pa Latvijas ūdeņiem. Viss tur nekāda Royal Yacht Association, International Yacht Training, nekas nav iekšā. Vidusjūrai? Jā, vidusjūrai jā, jo tāpēc, kad pirmkārt jau jums neviens tiesības nepārbaudīs. Nav starpvalstu vienošanās par to, kad varētu pārbaudīt tiesības, teiksim, citiem kuģiem, un ja jūs esat čarters, tad jums pārbaudīs, jums prasīs šo čarter līgumu. Čarter firma jums šo līgumu ir parakstījis, jums neprasīs tiesības. Tiesības jums prasīs arī ārzemēs, tad, ja iestāsies apdrošināšanas gadījums. Bet, piemēram, Sansēls dod tev jahtu, ko tu esi nočarteries, viņš nemaz nepaprasa tavu licenci. Ir, kas neprasa, ir, kas prasa. Ja? Pirms čarterēšanas, biežāk man, teiksim, vairāk tagad ar grieķiem iznāk darīšana, viņi parasti lūdz atsūtīt pa faksu, kādas jums ir tiesības. Bet tāpat laikā viena kompānija, kurai līgumā pat ir iekšā tāds punkts, kad tā kā Zviedriem tiesības netiek prasītas, tad jūs varat nočarterēt jahtu ar sava jahtkluba biedrkarti. Lieliski. Bet, principā, čarterētāji mēdz arī vienkārši apskatīties, vai tu māki, vai tu vari iziet no ostas. Ja tas ir, ja ir kaut kādas aizdomas, par to, kad varbūt tās tiesības varbūt kaut kā nav, tad parasti jūs uzkāpjat uz jahtas, un viņi saka, vajag degvielu paņemt. Ja? Tagad mēs aiziesim līdz degvielas tankam un atnāksim atpakaļ, noliksim vietā. Ja? Ja jūs to manevru izdarat, jūs esat pie stūres, viss ok, nākošā dienā dodieties ceļā. Ja? Okay. Nākošā, čarterēšana, kad jau mēs runājam pār pa 55 vai 60 pēdām, tas ir ar komandu. Ar komandu, jā. Vismaz ar kapteini. Vismaz ar kapteini. Tur arī man praktiskās zināšanas un tas, ko mēs esam klientiem snieguši, tad arī ir. Tur ir gan motorlaivas, gan katamarāni, gan burlaivas. Bet tad personīgi liekas, ka šobrīd katamarāni varētu būt tas virziens, kur... Man liekas, pirmkārt visērtākais un otrkārt ātrums tomēr ir lielāks. Līdz ar to jūs varat vairāk apskatīt tajās, teiksim, vienu nedēļu, normālais čarters 7 dienas, īstenībā 6 dienas, jo pēdējā dienā laiva jau jādod. Un var vairāk apskatīt ar jahtu, tādu ir samērā. Un stabilāk. Man ir vēl viena versija, kas ir vēl stabilāka nekā katamarāns. Tās ir pa Francijas kanāliem ar baržu.
Vienīgais, ka galīgi nevar teikt, ka var ļoti daudz ko apskatīt, jo pārvietojās ar ātrumu, kas ir ar kājām apdzenams, bet tā ir ļoti stabila versija un piedāvāja pilnīgi visiem cilvēkiem, kuri baidās no šūpošanās, sākt ar baržām. Jā, tas ir tiešām. Es brīnos, kāpēc, es nezinu, kāda tavu pieredze, bet man liekas ļoti maz. Nu, nav cilvēki, kas es esmu piedāvājis, bet kaut kā viņi to neuzskata. Un tur ir dažādi koncepti, vienkāršāki un galīgi labi ar šefpavāriem un stjuardesēm un visu tādu. Ir, protams, apburāts apkārt pasaulē, bet kas ir bijis tas burājiens, kurš līdz šim, tavuprāt, ir bijis viskaistākā vieta, es nezinu, kas emocija, sajūta? Es vispār uzskatu, pagaidām, es nezinu, varbūt citiem daudz, kad īstenībā vidusjūra ir viskaistākā vieta pasaulē, man liekas. Vismaz viena no skaistākajām vietām. Ja? Jo doties tais pašās Klusā okeāna salās vai kaut kur, tas ir tālu, bet nekas jau cits nav. Ja? Bet, teiksim, priekš manis varbūt tas interesantākais ir tas, kas sasaucās ar šīm kanāla baržām. Tad man tādu lielāko iespēju atstāja tas, kad man bija jāpārdzen motorlaiva, cauri Eiropai no Rīgas līdz Maljorkai, 2 mēneši, pa kanāliem. Fantastiski. 130, cik tur slūžas bija, un viss tas tiešām ir interesanti. Un ja es līdz šim, teiksim, man Francija tā nesevišķi, tā pa tām parādas durvīm jaktklubos un viss, tad skatīties Franciju no upes puses, teiksim, tā kā no sētas puses, tā ir pavisam cita lieta, jā. Fantastiski. Teiksim, tādu Milleru, kurš tomēr ir pasauli apburājis, Francijas kanālu, tā ir interesanti. Tas ir, un pat cik tas praktiski gandrīz bija vienatnē, tas bija tā. Ok. Uzskatām, ka mēs esam gana jauni, lai vēl kaut ko burātu viskaut kur. Sapņu burājiens, ja ir laiks, ir nauda, viss ir. Ko? Ar ko? Man vēlreiz gribētos būt Patagonijā. Es nezinu kā vai ko, tad tas būtu jāplāno. Es neesmu to plānojis, bet es zinu vietu, kur es gribētu pavadīt kādu mēnesi vismaz, varbūt vairāk. Jā. Tā ir Patagonija. Paldies Rolandam Milleram. Mūsu šīs nedēļas raidījums pa ceļam bija par burāšanu, par čārteru, par laivām, par katamarāniem un par Patagoniju. Paldies! Ceļojuma aģentūra Traveller piedāvā raidījumu pa ceļam.